Kāds ir mērķis darba grupai? Kāpēc jūs ejat tajās dienās un tiekaties? Tas mērķis ir jāatgādina. Publiskot čekas maisu saturu. Tas apjoms, tīri tehniski paskatoties, likt viņu visu internetā bez apstrādes, manuprāt, nevar. Un ja mēs tagad nolēmām visu tagad publicēt, tur tāpat nauda vajadzīga. Vai mēs nenonāksim situācijā, ka mēs 5 tempā pieņemsim un pēc tam var rasties zināmas problēmas ar to, ka naudas tam visam apakšā nav? Vienas kārtīgas ieskanēšana maksā apmēram 1 eiro, jā, tātad tur kā 5000 eiro un komentāru uzrakstīšana. Nu, tie komentāri maksātu arī varbūt tur kā 1000. Tad 6000 eiro šis viss izmaksā. Pieņemsim līdz 10, ne vairāk. Tātad šeit šī summa nekāda nav. Man ir dīvaini redzēt šeit, šajā komisijā, ka 2 vīri no vienas partijas nespēja tikt pie kaut kāda gala lēmuma, kādā veidā to darīt. Šajā gadījumā, šeit ir zvaigžņu ātrumā, ir jāpieņem šie te, manuprāt, ļoti svarīgie Latvijas valstī iedzīvotājiem. Šis te lēmums par čekas maisu publiskošanu nekavējoties. Krišteņa kungs, jums ir ļoti labi priekšlikumi. Es absolūti tos atbalstu. Sabiedrība tikai iegūs, publicējot jebkurus vārdus, kas ir tajos maisos. Mēs reāli šobrīd, atvainojot, notiekās publiska čakarēšanās. Pat komunists Prigmanis ir teicis, jā, lūdzu, vēlēm vaļā šos maisus pēc iespējas ātrāk. Pēc tam, ja nākamā saima būs tik ļoti nelojāla, kā jūs visi te mēdī biedējat par to Latvijas valstī, nu tad tādā gadījumā mēs jau būsim mājasdarbu izdarījuši. Un ja viņi būs tik ļoti nelojāli, kā jūs sakāt, tad viņi varēs tā vai tā, kā augstākā lēmēja var kaut ko mainīt. Bet šeit jums ir jāizdara savā pēdējā mēnesī šis te balsojums, kā pēc iespējas ātrāk, par naudu runājot. Par naudu. Es te lasīju kaut kur, ka Kučinskis ir pateicis, ka Latvijas valsts vēsturē nepieredzēts budžeta pārpalikums ap 600 miljoniem kaut kādā veidā, kaut kur ir kaut kā iekonomējušies. Lūdzu, te ir nauda. Jums vajag kaut kādā veidā maksāt cilvēkiem, kas skenēs iekšā un tā tālāk. Kangera kungs zina, kā ar naudu strādāt. Gan jau mēs varēsim atrast šos cilvēkus, kas to izdarīs. Tātad līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Es domāju, ka Latvijas valstī tas ir daudz paliekošāk nekā, pieņemsim, viņa svētības Romas pāvesta vai nepieņemsim apciemojumus uz Latgali. Jo tam nauda mums visam pietiek. Bet šeit, kas paliek Latvijas tautai, ka mēs 28 gadus muļājam šo jautājumu, es nesaprotu, kam tas ir izdarīts. Ja mēs gribam satvērsmes preambulu ievērot, tad mums arī būtu jārīkojas. Es domāju, ka Kangera kungs atbildēšiet uz jautājumu. 4. saima, tagad 12. saima, pa vidi ir 8 saimas, un joprojām darba grupa strādā. Bet tas arī maksā naudu, lai nodrošinātu serveri, lai nebūtu tā, ka visi metās skatīties, un tas viss nobrūk. Tas mēs norējam tikai pirms digitalizācijas, arī arhīvā. Tagad problēma ir ar numerāciju. Varbūt ir problēma papīrā, ne? Ka nepareizais papīrs tur ir kaut kā izmēģināt. Nav problēmas. Jā. Mums ir nepieciešami sagatavošanās darbi, kas ir jānopērk atbilstoša tehnika un arī darbspēks jānodrošina. Tas būtu apmēram mēnesis. Nekādus šķēršļus un finansējums nav traucētas, lai viņš nopublicētu šos 4 uzskaitus. Tikai politiskā griba, pareizi, Aleksandr. Nu, mans piedāvājums ir vienkārši. Jūs sakopējiet, cik ātri vien var, pilnīgi visu, kas jums tur atrodās. Iedodiet to internetā, vienalga kādā veidā. Mums ir IT speciālisti, kuriem patīk arī pa naktīm strādāt un grupēt šos te visus datus un metodoloģiju un ejam uz priekšu. Vienkārši pieņemam šo te politisko lēmumu šeit tagad un ejam uz nākamajiem priekšlikumiem. Tas ir mans priekšlikums, atbalstīt visus Krišteņa kunga priekšlikumus. Mans priekšlikums ir šajā gadījumā nebalsos par tieši konkrētiem pēc būtības Krišteņa kunga priekšlikumu. Krišteņa kungs jūs izslēdz no apvienības tikko? Ja notiek publicēšana, tad tai vajag papildus naudu. Tie nav tie 139 000. Kurš ir pret publicēšanu? Te viss ir klāt. Man liekas, ka Jansons, jūs ir pret publicēšanu. Un mūsu jautājums, juridiskā biroja jautājums ir, vai tajās kartotēkās, kas ir pirmā politikā sašaurina to uzskaitījumu līdz pirmajiem 4 punktiem, tajā pat laikā neatsakās no priekšlikuma par pārējo informācijas publicēšanu. Kas ir par to par publiskošanu? Jansons kungs, jūs arī pats Ne, Jansons kungs ir kompānijas pēc pats. 1, 2, 3, 4. Visi stunda kaut ko tur publiskos, bet kad tas notiks, to mēs domāju, ka vēl stopkrānu var noraut. Tas ir jādara pēc iespējas ātrāk.